Labdien, klātesošie! Vispirms sirsnīgs sveiciens no Valkas novatpētniecības muzeja, no Kaimiņu novada. Ir arī neliela dāvana muzejam, viena sporta balva, kas būs noderīga tieši Smiltenes novada muzejam. Viena no arī tādām būtiskām lietām ir, ka Smiltenes pagastā esošā mācītāja māja vai muiža, kā Pauls raksturo, cēlais 18. gadsimta beigās celtais nams ar tā zemēm, un te mēs varam redzēt no trimdas Edgara Ķiploka fonda un arhīva attēls, kas glabājas Rīgā, baznīcas virsvaldes arhīvā, kāda ir izskatījusies 20. gadsimta 30. gados miera laikā Smiltenes mācītāja māja. Tātad ar tā zemēm nomnieku saimniecību ir mazajam Paulam pasauli par sevi, kurā ieaugt ciešā tuvībā ar dabu, ģimeni, izzināt lauku dzīvi, iegūt vērtīgas, labas iemaņas amatniecībā un arī tādās mehāniskās lietās, sportā un mūzikā tai skaitā. Jo Pauls arī raksta, ka viņš ir mācījies spēlēt tenisu ar pašizgatavotiem tātad sporta inventāra instrumentiem, un vēlāk jau arī Tērbatā ģimnāzijā studējot šī viņa sporta nodarbe viņu pavada. Mācītāja ģimene, kurā viņš ir dzimis, atradās arī kādā tiesiski īpašā statusā savā ziņā, tā mēs varētu teikt. Jo arī cariskās Krievijas likuma normas paredzēja, ka mācītājs ir pielīdzināms muižniekam. Bet šī muižas ēka, kas reāli atbilst tādai vidēji lielumu muižas ēkai, jau nav tāds tā kā dzimtes īpašums. Ģimene ir šīs muižas labuma guvēji tik ilgi, kamēr mācītājs kalpo lokālā draudzē. Un tātad ģimene nevar atļaut dīku un izlaidīgu dzīvi uz privātas muižas līdzekļu un kapitālu balstītu dzīvesveidu saviem bērniem. Bet ir jāievada bērni izglītības ceļā, lai sasniegtu patstāvīgu dzīves stāvokli. Paula vecāka nāk no divām Latvijas kopienām, kā mēs sacītu. Tēvs Kārlis Kundziņš nāk no turīgas latviešu zemniecības, un māte Šarlote, dzimusi Egerta, nāk no vācu amatnieku vidus, par ko mēs varam lasīt gan Kārļa Kundziņa paša grāmatā, gan arī citvieta šī informācija ir pieejama. Un savā ziņā ir tā, ka arī Pauls uzsver to, ka viņa māmiņa Šarlote ir īstenojusi tādu bīblisku principu, ka tavu tauta būs mana tauta. Tas nozīmē, ka Šarlote, nezaudējot savas vāciskās saknes un arī radniecību, kas, protams, viņas dzīvē daudz ko nozīmē, ir pieņēmusi šo latviešu mācītāju ceļu, un tur arī šī principa izpaušanās ir sadzīvē, ka ar Šarloti bērni runā vācu valodā, un viņi ievada arī daudzās kultūras lietās, ko viņi kā izglītot vācieti ir saņēmusi no saviem auģu vecākiem, puzes muižas saimniekiem, un savukārt Pauls raksta, ka tās latviešu valodas stundas ir notikuši pie papiņa, tātad pie Kārļa Kundziņa. Tas atkal ir būtiski no šī izglītības, varbūt skatu punktu un ceļu, ko Pauls piedzīvo. Vecāki gudri rīkojas, un, lai bērnus neatrautu no dabiskās vides, no mājas un no ģimenes, izglīto mājas skolā. Un Paulam ir nozīmīgas šīs te pirmās zināšanas lasīt, rakstīt, rēķināt prasmēs, klavieru spēlē, ko viņam pasniedz mamma. Un, lai sagatavotu bērnus mācībām pilsētas ģimnāzijā,
Ņemot vērā tā laika apstākļus, ka ir rusifikācija un izglītība notiek krievu valodā skolās. Tātad pie mājas skolas, kas notiek šajā skaistajā ēkā, ir arī tāda lieta, ka papildus tiek piesaistīts guvernantis, un viena ļoti mīļa guvernanta Paulam ir māsas meita, kas gan veselības stāvokļa dēļ diezgan agrā jaunībā mirst, bet viņš to atminās kā ļoti mīļu skolotāju sev tai laikā šeit Smiltenes mācītāju mājas vai pastorāta mājas skolā. Un klasiskās valodas māca topošie mācītāji, kas pie Kārļa kundziņa iziet savu sagatavošanās procesu, vai mēs sacītu mūsdienu izpratnē, tādu kā adjunktu vai mācītāju palīgu gadu. Pauls iemanto vērtīgas draudzības saites šajā laikā, kas pavada viņu tālākā dzīvē. Un mazā vidzeme, tā, kas saistās ar viņa tēvoča dzīvesvietu Vecpiebalgā, kas saistās ar ceļojumiem pie vecākās māsas Ritas uz Opekalnu, jo viņa ir Opekalna mācītāja dzīvesbiedri, un vispār ceļojumiem līdz Gaiziņam, Ineša ezeram un arī citām skaistām vietām Vidzemē ir ļoti nozīmīgi, jo vēlāk, kad Pauls kļūst par arhitektu, tad šīs zināšanas saites ar cilvēkiem jau ir tās, caur kurām arī viņš rod pasūtījumus un ir noderīgs mūsu arī tādā sabiedrības izpratnē, sabiedriskās lietās, kur parādās kā arhitekts. Šis ir Kāļa kundziņa darba kabinets Smiltenes mācītāja muižā vai mācītāja mājā, privāta kolekcijas attēls Aldis Apsītis no Smiltenes. Paldies viņam par šo privāta kolekcijas attēlu. Šeit ir no Valkas muzeja attēls, kur ir Paula vecāki pie jubilejas reizes, un ir šīs te dāvanas, kas ir zudušas visu juku laikā uz galda, un arī viena no šīm reprodukcijām vēl arī Smiltenes baznīcas ekspozīcijā līdz šai dienai saglabājusies. Vidzemes karte kā tāda no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kur Baltijas karte un Baltijas guberņas, un jūs redzat arī, ka Dienvidu Igaunija ietilpst līdz pat Rīgai, un tātad tas areāls, kas būtu šī lielā vidzeme, un, protams, tajā ir arī mazā vidzeme. Tad ir interesantas lietas, kuras jūs varat kādreiz apmeklējot Smiltenes baznīcu, redzēt šīs mājas skolas grāmatas, no kurām arī kādu ir Pauls turējis rokās kā skolnieks. Viņa talants arhitektūras virzienā lēnām sāk veidoties tādā kārtā, ka izglītības ceļā, protams, ir zīmēšana, un viņš ir sācis vingrināties ar vienkāršām formām, kas, kā viņš apraksta, nodara viņetēm un svētku, varbūt apsveikumu noformējumiem. Un tātad šeit labajā stūrītī ir redzams PK un viņa tā kā paraksts, kas vēlāk jau aiznākamajos attēlos pārtaps par to, kas izveidojas kā viņa tāds personisks grafisks paraksts, ar kur viņš savus darbus signē. Tad ir arī šāda forma studija, un šeit ir īpaši smilteniešiem interesanti, kad ir norādīts Paula kundziņa Smiltenes pastorāts 1899. gads, kad ir tapis šis zīmējums. Viņš arī apraksta to, ka kādā reizē mājās esot Smiltenē jau kā
jo 1902. gadā Pauls sagatavojas, beidzot mājas skolas Smiltenē sagatavojas un nokārto iestāju eksāmenu Jurjevas jeb Tērbats vai Tartu Aleksandra I vārdā nosauktajā ģimnāzijā. Un Pauls arī raksta, ka viņam rodas tāda tā kā aizrautība un izdošanās, kopējot akvareļu reprodukcijas, kas mājās ir pieejams, un tieši viena no šādām kopijām, manuprāt, ir datējama, kā šī viņa minētā rožu akvareļu sērijas darbs, minētais darbs. Te mēs varētu minēt, ka šis ir Pauls Kundziņš, un tas ir viņa pašportrets. Nākamā bilde vai attēls ir jau klases foto uzņēmums. Pauls Kundziņš ir labajā stūrī pirmais, apakšpusē, un ja mēs ņemam un lūkojamies tuvāk, palielinot, tad šeit ir viņa šīs te laipnais skatiens, atvērtais skatiens, kas ir raksturīgs, un ja aizējam atpakaļ, tad varētu pieņemt, ka jā, tas ir Pauls Kundziņš, kā viņš pats sevi ir zīmējis 1903. gadā, jau būdams Tērbatas ģimnāzista formā. Šeit arī ir kornu dībe, tātad graudu zagļi, jeb zosas, kas zog zemniekiem graudus, tātad arī akvareļu darbs, kur noteiktai reprodukcija, tas nav autora darbs, tātad Pauls ir zīmējis, esot Smiltenē mājās pie saviem vecākiem. Tērbata arī nav bez radniecības, jo Tērbatā dzīvo tēvotis, kas ir slavens veterināra ārsts, Ludvigs Kundziņš, kas Latvijai nodibinoties, kļūstot neatkarīgai, arī kļūst par mācību spēku Latvijas universitātē. Un no perspektīvas skatoties, šis akvarēls nebūtu zīmēts no ielas, bet ticamāk no istabas, varbūt pat no otrā stāva istabas. Un iespējams, ka šī ir tā istaba, kurā Kārlis un Kundziņš jaunākais un Pauls ir dzīvojuši kā ģimnāzisti. Ir laiks, kad arī pie Paula pārdzīvojumiem, kā viņš to apraksta, ka ir ļoti ilgojies pēc Smiltenes, pēc mājām, pēc lauku dzīves, kādu viņš ir pazinis un piedzīvojis šeit Smiltenē, dzīvojot, kā tātad tikai 1903. gadā, kad Kārlis Kundziņš jaunākais ir beidzis savu privātu skolotāju gadu un atgriežas Tērbatā, lai studētu teoloģiju, lai kļūtu par mācītāju, tad ir iespēja Paulam pārvarēt šīs lielās ilgas pēc mājām. Bet Pauls jau arī raksta, ka mācībās viņam ir labāk padevusies matemātika, praktiskie priekšmeti, ne teorētiski, prātnieciskie. Un kā arī pie grāmatām, ka viņš tā sev raksturo kā liels grāmatārs, viņš nav bijis. Labus darbus lasīt ir ieuzminājies, bet lasīt to drīz aizmirsis. Un labāk patika tehniskas nodarbības, galdnieku darbi, pulksteņu vai citu mehānismu izlabošana. Un jā, arī ir palīdzējis Kārlim Kundziņam jaunākajam uzmeistarot savu fotokameru un iemanījies arī labi arī fotografēt. Pie notikumiem, kas ievirz viņu tālāk personīgi tādā jau
jaunieša un jauna cilvēku profesionālā ceļā ir viņa privātas stundas pie 2 māksliniekiem. Viena ir Zuzana Valtere, kur viņš mācās akvareļu glezniecību, un otrs ir izcilais igauņu mākslinieks Kristiāns Rauds, kas ir arī Kaliva poega, tātad šī igauņa eposa zīmējuma autors, tā kā, teiksim, to ievadot meklētājai, jūs varat redzēt arī darbus, kādus ir Kristiāns Rauds radījis tādā tautiskā stilā, jo Pauls arī saka, ka precīzi redzēt formu, rūpīgi to izzīmēt, pēc tam man iemācīja igauņu gleznotājs Kristiāns Rauds, kas man pēc dzīva modeļa lika atveidot galvas, sākumā ar ogli, vēlāk eļļas krāsās. Brīvlaikos Pauls raksta Smiltenē, un arī apciemodams māsu Ritu Opekalnā cītīgi vingrinājos zīmēšanā, gleznošanā pēc dabas. Un to noteikti arī mēs varam manīt arī šeit, jo šī ticamāk ir jau, kad viņš ir 903. gadā no vasaras brīvlaika atgriezies Tērbatā, Tērbats skats ticamāk ar Tērbats Jāņu baznīcas smaili. Arī šeit, ja mēs apmeklējam Tērbatu, slavenais Domu kalns un šī parka atmosfēra, tikpat labi tas varētu būt kaut kur Tērbatas apkārtnē, bet katrā ziņā 10. septembris, tātad mācību laiks, arī šī Birzes. Tad ir arī klusās dabas vairāk varianti ar citroniem, izvēlējos šo, tādu, kas uzrunājoši jau 1904. gada, un šeit ir brālis Kārlis Kundziņš. Mēs arī manām jau ir tāds uzvalks, jau privātskolotāji, studenti, tādam statusam atbilstoši ar šo tādu iestīvinātu baltu kreklu apkaklītu nopietnu seju. Kas ir arī interesanti, ka Paula Kundziņa sekmes, viņš sacīja, viņam ir nācies pūlēties, lai neliktu kaunā savu brāļu sekmes, kas bija izcils, un savu ģimeni tādā kārtā Tērbatas ģimnāzijā, un šis ir tāds pateicības raksts. Šeit augšpusē ir fragments, kur ir attēlot šī ģimnāzijas ēka, un tā ir mūsdienās šis janvāra uzņēmums, tepat labajā pusē ir Jāņu baznīca, un kvartāla attālumā, protams, ir Rādsnams un arī Tērbatas universitāte. Tātad, teiksim, šodien šī ir Hugo Trefnera vārdā nosaukt ģimnāzija. Pie Paula tālākiem plāniem ir jāsaka tā, ka viņš raksta, ka arī Tērbatā mācoties ģimnāzijā, viņš ir ķēries klāt pie mēbeļu un dažādu citu izstrādājumu projektēšanas. Un zīmīgi ir 1907. gads, ka Pauls raksta lielu prieku, gandarījumu piedzīvoja, kad 1907. gadā Karlo, tā ģimenē sauca brāli Kārli, brāļi pamudināts Tērbatā bija izstrādājis mēbeļu projektus sacensībai Rīgā sarīkojamai strādnieku labklājības izstādē, un kad šie mani projekti tika no žūrijas atpirkti. Tā pamazām domājot par arodu izvēli, izvirzījās ideja studēt arhitektūru. Pirmajos Tērbatā pavadītos gados ilgas pēc vecāku mājas un lauku dzīves likās man neiespējami izraudzīties arodu, kas saistīts ar dzīvi pilsētā. Tāpēc iedomājos, ka būs jātop par mācītāju vai mežzini. Vēlāk tomēr intereses iezīmējās skaidrāk un izklīda šaubas. Ģimnāziju beidzis pieteicos Rīgas Politehniskajā institūtā arhitektūras nodaļā. Lai gan man nebija nekādas skaidrības, ko tur īsti māca un kā studijas iekārtotas.
Mūsu paziņu starpā arhitektu nebija, un vispārīgi sakara ar Rīgu mums bija toreiz maz. Gadījās kādreiz vasaras brīvlaikā turp aizbraukt uz kādu dienu, bet jutāmies tur kā stipri sveši, lai gan interesantā vidē. Tā Pauls atcerās par savas dzīves šiem te pagriezienu punktiem, un man jāsaka pie šīs domas, ja mēs domājam, tātad Pauls arī līdzās savam vecākajam brālim Kārlim, kas studēja, lai kļūtu par mācītāju, ir savās jaunekļu šaubās un domās, ko darīt profesionāli, ir domājis, vai varbūt būs jāiet tēvpēdās, vai varbūt jākļūst par mežzinu. Tā ir arī tāda interesanta lieta. Arī Kārlis Kundziņš jaunākais atcerās, ka mājas svētbrīžus māte ir ievadījusi arī tādā ziņā, ka aicinot bērniem izvēlēties garīgas dziesmas, un arī dzīve Smiltenes mācītāja mājā nozīmēja cilvēku pieplūdumu, kur zemniekiem bieži vajadzējis ir izrakstīt kādas zīmes vai pieņemt kādu informāciju un spēt to arī, ja mācītājs Kārlis Kundziņš vecākais ir prom, kādā tālākā amatdarbā pašiem tik galā ierakstot baznīcas grāmatās vai kādu miršanu vai dzimšanu reģistrējot. Tā, ka, teiksim, šīs lietas Paulam nav bijušas svešas, tomēr, lūk, arī šī veiksme, ka viņa skices ir tā kā atbalstītas un novērtētas Rīgā no žūrijas puses, ir arī palīdzējuši izšķirties par viņu tālāko profesionālo ceļu. Viens unikāls viņa skicējums, jo mēs atrodam, ka tieši Smiltene ir tā vieta, kur viņš atrod savu lielo tādu sportisko prieku savai dzīvei, gan slēpošanu, gan daislidošanu un slidošanu, bizināšanos no kalniņiem, arī tādā zēna izpratnē. Tad, lūk, arī Smiltenes baznīcā ir viena šāda skice, bez datējuma gan atrodam. Te arī, ja jūs ieskatītos uzmanīgāk, tad Pauls Kundziņš ir šeit ar šo tumšo platmali. Tad viņa brālis, jaunākais brālis Haralds, arī arhitekts, un vecākais brālis Kārlis Kundziņš šeit, un līdzās vecāki Šarlote un Kārlis Kundziņš. Iespējams, ka attēls ir pēc baznīcas krāsošanas, varbūt saistīts ar Kārļa Kundziņu, kādu jubileju, nav precīzi datējumi šim Valkas muzeja attēlam. Šo attēlu var datēt precīzi tādā ziņā, ka tā ir reize, kad Kārlim Kundziņam vecākajam svin 80 gadus mūža un 50 gadus Smiltenes draudzē kalpojot, un ir viņa ģimene un draugi mācītāju mājas lielajā zālē, kas tagad ir Grūvešu zeme, protams. Tā, paldies! Jāsaka dievišķai providencei, kas ir vadījusi man tā dzīvi, ka esmu varējis iepazīties ar Paulu Kundziņu, uzzinot par viņu tā atsevišķi 2002. vai 2003. gadā saistībā ar vienu Ludzas baznīcas projektu, kur viņš ir projektējis jaunu baznīcu, kur dēļ okupācijas bija jāpārveido par kolhoznieku nosacītu vai kultūras namu. Viņam pašam pašrocīgi noņemot baznīcas ēkai torni un uzliekot sirpu un āmuru. Uz skices tādi ir atrodami Latvijas valsts vēstures arhīvā, un tālāk jau tie dzīves ceļi ir veduši ar 2014. gadu sākot uz Smilteni. Šobrīd esmu Valkas novada iedzīvotājs, un man ceļš ir vedis drusku arī citā nozarē, prom no pastāvīga vai pamatdarba mācītāja darbā uz muzeja darbu. Paldies par uzmanību!